Radio 1 raidījumu cikls Dzīvo videi draudzīgi. Jūsu uzmanībai skan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, izmantojot klimata pārmaiņu finanšu instrumentus, finansēts raidījums, sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, jeb Dzīvo videi draudzīgi. Jau tradicionāli šī cikla raidījumus iesāku es, Māris. Šoreiz mūsu tēma – kā atjaunojamie energoresursi samazina globālās klimata pārmaiņas. Pirms turpinam raidījumu un dodam vārdu mūsu studijas viesiem, īsumā ieskicēšu šīs dienas sarunu tematu. Pieaugušais pieprasījums pēc enerģijas, ierobežotie fosilā kurināmā krājumi, kā arī vides piesārņojums un globālās klimata pārmaiņas pēdējos gados pasaulē radījis pastiprinātu interesi par atjaunojamiem energoresursiem. Atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai ir kļuvis par svarīgu Eiropas Savienības politikas sastāvdaļu. Atjaunojamie energoresursi ir vējš, ūdens, saules starojums, biomasa, ģeotermālā enerģija, jeb zemes siltums, viļņi, kā arī paisuma bēguma procesi. Atjaunojamie energoresursi var tikt izmantoti tieši vai arī pastarpināti, piemēram, no biomasas iegūstot transporta degvielas un cita veida šķidro kurināmo. Latvijā atjaunojamajiem energoresursiem ir nozīmīga vieta. Galvenie to veidi ir biomasa, jeb koksne un hidroresursi. Mazākā mērā tiek izmantota vēja enerģija, biogāze un salmi. Šo resursu potenciāls vēl nav pilnībā izmantots. Normatīvajos aktos jau ir nostiprināti mērķi šo resursu īpatsvara palielinājumam elektroenerģijas un transporta degvielu patēriņā. Taču trūkst vienotas stratēģijas šo mērķu sasniegšanai. Tāpēc galvenais stratēģiskais mērķis attiecībā uz atjaunojamajiem energoresursiem ir optimāla to potenciāla izmantošana, ņemot vērā ekonomiskās, geogrāfiskās un tehniskās iespējas, kā arī vadoties no ekonomiskajiem, vides un enerģētikas attīstības aspektiem. Vienlaikus ņemot vērā starptautiskos un Eiropas Savienības politikas mērķus un prasības attiecībā uz atjaunojamajiem energoresursiem. Šodien raidījumā uz sarunu esam aicinājuši 3 uzņēmējus, kas savu biznesu veido, izmantojot atjaunojamos energoresursus – vēju, ūdeni, biomasu un zemes siltumu. SIA Latvind un Neretas dzirnavas projektu vadītāju Viktoru Krastiņu, SIA Ošukalns valdes prieksēdētāju Aigaru Nitišu un SIA LA sistēmas direktoru Edgaru Lazdiņu. Tālāk sarunu ar uzņēmējiem es deleģēšu Sandrai Mikanovskai. Tātad uz sarunu mēs esam aicinājuši SIA Latvind un Neretas dzirnavas projektu vadītāju Viktoru Krastiņu. Un šodien mums saruna ir par atjaunojumiem energoresursiem un konkrēti par vēja ģeneratoriem un mazo HES darbību. Un sarunas sākumā varbūt es jūs lūkšu pastāstīt par vēja ģeneratoriem. Kur ir uzstādīti, cik sen jau viņi darbojas, kāda ir pieredze un kas vispār ir vēja ģenerators? Sākotnēji, kad darbojās normālā kārtībā, darbojās ministra kabineta noteikuma numur 272 par atjaunojumiem energoresursiem un cenu par saražotās elektroenerģijas noteikšanas kārtību, tad mūsu plāni bija uzstādīt vismaz 12 vēja ģeneratorus te Jēkabpils apkaimē. Tātad šobrīd ir paspēti izdarīt, tā tad ir 2 Viesītē uzstādīti, 1 ir uzstādīts Neretā, un 2 Neretā viņš acīm redzot taps kaut kad pavasarī, kad būs mazliet siltāks, un tad viņš arī tiks uzstādīts. Kas ir vēja ģenerators? Vēja ģenerators tas ir faktiski iekārta, kas darbojas no vēja spēka. Atkarībā no vēja stipruma viņš griež spārnu iedarbībā. Vējš atdurās pret spārniem, viņš griež rotoru, kurš atkal savukārt darbina ģeneratoru. Un tas attiecīgi ražo elektroenerģiju. Tad šīs iekārtas labums vai sabiedrības iegūms ir tas, kad viņš faktiski neietekmē apkārtējo dabu. Tātad pirmkārt viņš ražo elektroenerģiju no vēja spēka. Otrkārt, kas tur varētu būt? Tur varētu būt kaut kādas skaņas mazliet lielākas, bet
teiksim, viņu ietekme ir faktiski tāda paša kā automašīna, kas pabrauc garām cilvēkam aptuveni 60 km/h. Tā skaņa decibelos ir aptuveni vienāda. Vēja ģeneratoriem pat nav vajadzīga īpaša kaut kāda piesārņojušās darbības atļauja, ko izsniedz valsts vides dienests. Ir pati vienkāršākā C kategorijas atļauja, kura praktiski tiek izdota, teiksim tā, visām siltumenerģijas ražojušām iekārtām līdz 1 megavatam. Jā, tas īsumā varētu būt arī par vēja ģeneratoriem, kā tādiem. Latvijā ne katra diena ir vējaina, un ir dienas, kad mēs sakām, ka ir pilnīgs bezvējš. Vai ir pietiekami daudz šie vēja resursi, lai darbinātu ģeneratoru, un vai tad arī, ja tas atkarīgs tikai no vēja, viņš tādā vienlaidus režīmā darbojas, jeb teiksim, tā darbības principi ir, kā viņš ražo to elektrību? Elektrību viņš ražo tikai tad, kad ir vējš, kas pārsniedz 2 līdz 3 metri sekundē. Jā, no kuras puses pūš tas vējš ir pilnīgi vienalga, jo vēja ģeneratoram ir uzlikti savi devēji, kas to vēju atrod, un tad vēja ģenerators pats automātiski pagriežās savā sev vajadzīgajā virzienā, un kad vējš ir pietiekami stiprs, tad arī tiek darbināti arī tie spārni, kas griež to ģeneratoru. Ar vēju ir tā, ka faktiski pirms mēs uzstādījām tos ģeneratorus, gada garumā mēs faktiski veicām monitoringu par tām labākajām vietām, kur varētu uzstādīt tos ģeneratorus. Un ir tā, ka, teiksim, Viesītes apkaimē tie uzstādītie vēja ģeneratori, viņi bieži vien griežas pat tad, kad liekas šeit pilsētā tā vēja vispār nav. Jā. Un nepavelti tam īpašumu, kur viņi uzstādīti, mēs esam devuši nosaukumu Vēja kalns. Jā, praktiski tur tas vējš ir pastāvīgi. Jā, tas pats arī tika darīts Neretā. Sakiet, kur ražo vēja ģenerators, no kurien šīs iekārtas tiek iegādāts un cik tas vispār izmaksā? Vēja ģenerators ražo gan Indijā, gan Ķīnā, gan Vācijā, Holandē, Dānijā. Jā, konkrēti, ja runā par mums, tad mums daži ģeneratori nākuši no Dānijas, un daži, ja nešaubos, arī no Holandes nāca. Jā, mēs iepirkām. Ģeneratora izmaksas ir, teiksim, tādiem, kā mums uzstādīti, ir kaut kur līdzvērtīgas. Cik kilovatu tik arī 1000 eiro. Ja? Ja mums ir uzstādīts 250 kilovatu ģenerators, tad viņa cena, tās iekārtas cena ir līdzvērtīga kaut kādiem 250 000 eiro. Un kāds ir ekonomiskais izdevīgums, cik ilgā laika periodā vai, teiksim, posmā jūs plānojat ieguldījumus atgūt, ražojot elektrību? Ja šie ģeneratori strādā un ražo to elektrību obligātā iepirkuma ietvaros, tad, teiksim tā, kad viņa ienesīgums, ģeneratora ienesīgums mēnesī ir kādi 2 līdz 2500 lati mēnesī. Tad attiecīgi var mēģināt rēķināt. Ja? Jā, ir tā, kad ir tādi mēneši, kas gan neatiecās uz 2012. gada vasaru, ja? kad ģenerators arī stāv un viņš praktiski neražo. Ja? Bet pārsvarā šajā gadā gads bija pietiekami vējains, ja, un sūdzēties par to, ka viņš nedod elektrību ģeneratoru nevar. Vai jūs jau varat runāt par peļņu, ja pagaidām vēl ne? Pagaidām vēl ne, jo tās investīcijas ir pietiekami lielas un prasās laiks, lai viņas atpelnītu. Pie labākiem, optimālākiem rādītājiem, ja, teiksim, ņemot vērā arī izdevumus, kas saistīti ar viņu apkalpošanu, pie obligātā iepirkuma ģeneratora atpirkšanās laiks varētu būt kādi 5 gadi.
Mums žurnālistiem ir nācies saskarties ar cilvēku sūdzībām, kuru, teiksim, tūmā mājām tiek uzstādīti vēja ģeneratori, kad viņiem tur ir bažas, ka būs troksnis, kad būs kaut kāds kaitējums, un šie skaidrojumi, ka tas ir vidēji draudzīgs, nevienmēr nostrādā. Kāda ir jūsu pieredze, teiksim, sadarbībā ar sabiedrību, un kas tad varbūt veido sabiedrībā šos aizspriedumus? Kā jums šķiet? Ziniet, es nemāku pateikt, katrā gadījumā, lai uzstādītu vēja ģeneratoru, tiek veikts sākotnējais uz vidi ietekmes novērtējums. Jā, un vides pāraudzības birojas pārbauda visus aspektus, kur tiek uzstādīts ģenerators, cik tālu atrodas tuvākās mājas, kur ir ūdens tilpnes, kā migrē šajā vietā putni. Un pārējās lietas, kas ir viņa pāraudzībā. Ja? Un faktiski pirms tā ģeneratora uzstādīšanas mēs saņemam attiecīgo atzinumu, ar kuru mēs arī tad tālāk vēršamies uz reģionālām vides pārvaldēm, kas izsniedz tehniskos noteikumus, kuri uzstādot šo ģeneratoru jāievēro. Ja? Tātad faktiski mēs saprotam tā, ka saprāta robežās parasti tie tehniskie noteikumi tiek izdoti, bet, ja nedrīkst likt, ja tas ir kaut kāds dabas parks vai vēl kaut kādas lietas, ja kur ir liegumi, tad arī tādus tehniskos noteikumus nevar saņemt. Latvijā diezgan daudz vēja ģeneratori Kurzemes pusē. Jā, ir redzēti. Jēkabpils apkaimē tā ir Viesīte, tagad Krustpils novadā viens ir manīts. Kādas ir, teiksim, nākotnes jūsu redzējums perspektīva tieši uz mūsu apkārtni saistībā ar vēja ģeneratoriem? Redziet, ir lielas neskaidrības likumdošana, kas notiks tālāk, teiksim, ar šīs zaļās enerģētikas atbalstu. Ja? Līdz ar to patreiz mūsu plāni ir apstājušies pie tā 4. ģeneratora, par kuru es jums stāstīju, ja, kad pavasara pusē 13. gadā plānojam tomēr to vienu vēl uzstādīt. Ir jau vēl viena nianse. Tātad pirmkārt mēs nezinām cenas, mēs nezinām spēles noteikumus, jo faktiski spēles noteikumi ir apturēti līdz 16. gada 1. janvārim. Investīcijas diezgan lielas, jāsaprot, cik ilgā laikā vai cik ātri mēs varam viņas atpelnīt. Ir otra nianse, kuru varētu izmantot un kuru vairāki uzņēmumi arī gribētu darīt, teiksim. Varētu ar šiem pašiem vēja ģeneratoriem ražot elektroenerģiju pašu patēriņu. Ja, bet tas jautājums arī faktiski nav sakārtots šobrīd, un vairākas reizes esam vērsušies gan uz Latvenergo, gan uz sadales tīkliem, lai noskaidrotu, kā to varētu darīt. Ja. Piemēram, mums vēja ģenerators Neretā, viņš šobrīd strādā, un, ja es nemaldos, tur tiek maksāt kaut kādas 1 centīms vai 2 centīmi par to saražoto 1 kilovatu. Ja? Kāpēc mums būtu jāpērk no Latvenergo šī elektrība, mēs varētu viņu patērēt pašpatēriņam, bet faktiski mēs nevaram to izdarīt. Ja? Jo ir ļoti daudz jautājumu, kuri pašiem sadales tīkliem ir neskaidri un neskaidri arī, teiksim, arī priekš mums viņi nav varbūt arī pieņemamas daudzas lietas. Tad, kur jūs realizējat saražoto elektrību? Saražotā elektrība tiek realizēta publiskajiem tirgotājiem Latvenergo. Un vidēji gadā cik tas ir? Teiksim tā, kas attiecās uz Viesītes ģeneratoriem, tad tur varētu būt tā, kādi 10 000 vidēji mēnesī tiek saražots kilovati. Gadā tie ir 120 par vienu ģeneratoru. Tas nozīmē, ka cik mēs ražojam, ja tā pārvērš megavatos, tad tie kaut kādi kopā pat 2, pat 3 ģeneratoriem, te varētu būt kādi 360 megavatu stundas. Un kāda ir eksploatācija vēja ģeneratoriem? Vai tur ir nodarbināts speciāli kāds cilvēks, vai kā notiek šī uzraudzība par viņu darbību? Faktiski mums ir atsevišķa brigāde. Ja, viņa gan apkalpo ne tikai mūsu iekārtas,
Jā, viņi strādā arī pie citām gan HES stācijām, gan arī pie vēja ģeneratoriem citos uzņēmumos. Jā, un teiksim, ja ņemt uz atsevišķu uz vienu ģeneratoru, jā, tad noteikti tādu brigādu nav izdevīgi uzturēt. Jā. Bet, ja ir teiksim, vairākas struktūras, kas ir ieinteresētas šajā pasākumā, tad, protams, to var darīt. Jā. Teiksim, nosacīt, es domāju, ka procentuāli no izdevumiem varbūt, cik viņi kādas šāda, teiksim, vienība varētu, kādus 5% varētu sastādīt. Tas nav daudz. Tas nav daudz. Un otrs jautājums, par ko mēs gribam ar mums aprunāties, tie ir mazie HES un mazo HES darbība. Zinu, ka sākotnēji jūsu uzņēmums vai uzņēmumu kopums, kas šeit ir iesaistīti 5 mazo HES projektos. Un tagad ir palicis viens šis mazais HES. Varbūt varat pastāstīt tā populārā valodā, kas tad ir mazais HES un kāpēc šādi projekti tapa vai vēl arī top? Mazo HES doma nav atmesta arī. Jā. Viens HES mums ir palicis un faktiski šie pirms tam mums piederējušie 4 HES pārdoti. Iemesls ir viens. Mums piedāvājums bija pietiekoši tāds saistošs, interesants, par labu cenu. Un mums ir ļoti daudz, jā, faktiski tādi padomā vērienīgi projekti, jā, kur mēs gatavojamies un arī ieguldīsim naudu. Jā. Kas ir mazais HES? Mazais HES tas ir faktiski kaut kāda apludinātā platība, jā, kur ūdens glabātuvē tiek glabātas pietiekoši daudzums ūdens, lai nepārtraukti varētu darboties turbīna, kas plūstot ūdenim caur turbīnu griež turbīnas vārstu, kur atkal savu to griezienu momentu nodot ģeneratoriem, jā, kas savukārt saražo elektroenerģiju un nodot viņa tīklā. Un šobrīd esošais HES uz kādas upes atrodas? Neretas HES, jā, un tā arī upe tā saucās. Jā. Kādas ir viņa jaudas? Kopēja uzstādītā jauda ir 145 kW. Un kā ar maziem HES ir ar ietekmi uz vidi? Arī ir tieši tāda paša procedūra, jā. Tikai tur vēl papildus iesaistās arī struktūras, kuras sauc par zivju resursu inspekcijām vai kaut kas tā līdzīgs, precīzi nenosaukšu. Reizēm cilvēki diskutējot par mazajiem HES, mēdz runāt, ka it kā viņi traucē zivju attīstībai, dzīvei, it kā apludinot, teiksim, palienas tuvākās. Vai tas tā ir? Vai praksē jūs kaut ko tādu, teiksim, pie sava HES esat novērojuši? Ziniet, praktiski nē, jā, jo ja to ūdeni tas HES nevar noturēt, saprotiet, ir noteikums, jā, viņam ir kaut kur augšbiefā, apakšbiefā, jā, kur tas ūdens plūst, ir noteikti augstuma atzīme, kuru nedrīkst pārsniegt. Jā. Līdz ar to, teiksim, kad viņš sāk pārsniegt, tad tas ūdens viņš plūst vienkārši pāri tam dambim. Jā. Nevis dambim, bet, teiksim, tai iekārtē viņš aiziet pa citu atvadu novadu kanālu. Jā. Tā kā pārpludināt viņš fiziski nevar. Kāpēc uzņēmējs pieņem lēmumu, teiksim, iesaistīties projektā par mazajiem HES? Kas ir pievilcīgais šajā pasākumā? Pievilcīgais, kā jau jebkurš uzņēmējs vai jebkura uzņēmēja sabiedrība, ja viņi rēķina. Un primārais ir tas, kad jebkura uzņēmēja sabiedrība tiek dibināta ar mērķi gūt peļņu. Jā, un tad līdz ar to, teiksim, tad izejot no tā, tiek rēķinātas, teiksim, tās investīcijas, jā, kur ieguldīt, un tiek rēķināts atmaksāšanas termiņš, un arī, protams, arī uzturēšanas izdevumi, un, protams, nākamo periodu ienākumi, kāda varētu būt.
Jūs stāstījāt, ka saistībā ar vēja ģeneratoriem mūsu valstī nav sakārtot likumdošana. Kā ir saistībā ar mazajiem HES? Ne tikai šobrīd šī likumdošana attiecās arī uz mazajiem HES. Jā, tā kā visas procedūras un lietas arī ir apturētas līdz 16. gada 1. janvārim. Jā, jo arī, teiksim, mēs bijām iesnieguši iesniegumu ekonomikas ministrijā un saņēmām atļauju no viņiem palielināt šī esošā HES jaudas konkrēti, jā. Bet lūdzot viņiem, teiksim, atļauju pārdot to, ko mēs saražosim virs esošās atļaujas obligātā iepirkuma ietvaros, mēs saņēmām negatīvu atbildi. Līdz ar to, teiksim, mēs nevaram atļauties šobrīd investēt šajā HES-ā, jo mēs vienkārši nevarēsim atpelnīt tās investīcijas. Jā. Tāpēc, teiksim, process ir apturēts un lūksim tagad, vērsīsimies patās tagad atkal ekonomikas ministrijā ar vēstuli, kur prasīsim, lai atceļ atļauju palielināt esošo HES jaudu. Vai bez šīs vēstules ir kādas, teiksim, citas prasības vai redzējums, kādai vajadzētu būt likumdošanai, lai atjaunojamie energoresursi un vēja ģeneratori un mazie HES un citas, teiksim, ar to saistītās darbības, teiksim, uzņēmējiem būtu pievilcīgas, viņi gribētu arī vairāk tajā iesaistīties? Redziet, te ir svarīgs moments, jā, te ir svarīgi tas, lai būtu vilki paēduši un avis būtu dzīvas, jā. Teiksim, publiskais tirgotājs un bieži vien arī ekonomikas ministrija publicē datus par, šogad, teiksim, esmu redzējis un lasījis, jā, par tātad kopumā saražoto elektroenerģiju gan vēja parkos, gan arī mazajos HES-os, jā, un obligāti ir kaut kur beigās piebilde, kad par obligāto iepirkumu, tātad šie HES un vēja ģeneratori ir saņēmuši tik un tik daudz naudas. Ja? Un vēl viena piebildīta ir, kad šo komponenti sēdz visi gala lietotāji. Bet situācija ir tāda, ka šī komponenti ir tik niecīga, ja, kad viņas ietekme varbūt uz tiem santīmiem, ko maksājam mēs kā gala patērētāji privāti personas, es nezinu, cik tas ir. Tas ir varbūt, es neticu, kad ir vairāk par pussantīmu. Ja, tieši obligātā iepirkuma ietekme. Ja. Es domāju, ka pat niecīgāk. Varētu būt kaut kādas 2/10 no santīma. Ja. Bet šis moments tiek pasniegts tā, kad tagad šie mazie HES, vēja ģeneratori, koģenerācijas stacijas, kas tiek tagad attīstītas un virzītas, jā, tātad viņas ir tās, kas sadārdzina to pasākumu. Man stipri māc šaubas, jā, un tur es gan neesmu tā stipri iedziļinājies, teiksim, to sabiedrisko pakalpojumu regulātoru lēmumos, jā, kā viņš apstiprina, teiksim, tos Latvenergo tarifus, jo tur tas koncerns ir diezgan sarežģīts un tāds komplicēts, jo viņš sastāv no vairākām lietām. Teiksim, viņiem koncernā ir, teiksim, viena daļa, kas ražo paši elektroenerģiju, tātad ir tie HES, lielie HES, kaut gan viņi praktiski neko neatšķirās no mazajiem. Jā. Tad viņiem ir sadales tīkls, tad viņam ir augstsprieguma tīkls un tā tālāk. Ja viņam tur tā struktūra ir diezgan tāda sarežģīta, komplicēta. Un tas tarifs jau veidojās no tarifiem, ko sastāda tieši viņu visu tā vienotā ķēdīte. Ja, un tas dārgākais, teiksim, kas ir šajā komponentē šobrīd, tā ir tā elektroenerģijas pārvade. Katrā ziņā es tā saprotu. Ja. Jo tā pati elektroenerģija tiek tirgota šajos tirgus apstākļos kaut kur no 3 līdz 4 santīmi atkarībā no tā lietotāja. Bet viss pārējais tas ir tas, kas pieaudzēts klāt. Ja, tā kā pie labiem apstākļiem, piemēram, HES var saņemt šobrīd kaut kādas 13 santīmus par saražoto kilovatstundu. Ja. Vēja ģenerators liekam 11 santīmi par 11,5 santīmi par saražoto kilovatstundu. Te ir
Ja tie ir tie 11 vai tie 13 centīmi, tad tur jārēķina tā, ka faktiski investīcijas varētu tikt, būt apmaksātas kaut kur vidēji no, pie labiem gadījumiem, ka tur īpaši labi vēji vai īpaši labas caurplūdes ir, teiksim, Hesiem, tad tas ir 5-7 gadi. Bet, ja ir tāds vidusmēra, teiksim, caurplūdes un tāds vidējs vējš, tā kā, teiksim, mūsu gadījumā, tad tur jārēķinās varētu būt, kad ir kādiem 10-12 gadiem atmaksāšanas periods tam investīcijām. Pie noteikuma, kad saņem obligāto iepirkumu. Tāda apmērā, tā kā viņš šobrīd ir. Kāds viņš būs valstī turpmāk? Šobrīd grūti pateikt, jo nav jau pieņems tas likums atkal. Viņš atkal noliks kārtējo reizi plauktā tur būs, es domāju, tā, ka pie tās likumdošanas vēl strādās, un tur būs atkal savas pretrunas, un caur asociācijām mēģinās ietekmēt to likumdevēju jau, un teiksim, likuma virzītāju. Tur vēl visu priekšā, visu redzēsim, skatīsim, piedalīsimies. Un kādi ir jūsu nākotnes plāni? Šobrīd, teiksim tā, kad ir var teikt tā, ka esam ielikuši gandrīz pēdējā vagonā ar kvotām, kas attiecās uz koģenerācijas stacijām. Un šobrīd strādājam pie koģenerācijas stacijas projektēšanas tepat Brēķu studentu teritorijā, šeit pat Madonas ielā 6. Paredzēts būvēt 1 megavatu lielu koģenerācijas staciju, kas ar savu saražoto siltumu nodrošinās apkārtējās dzīvojamās mājas, tepat tirzniecības centru, kas te būvējās, un atkal elektroenerģiju plānots pārdot publiskiem tirgotājiem obligāti iepirkuma ietvaros. Tas tāds vērienīgs projekts, kopējās izmaksas viņam varētu būt kaut kādu 6 miljonu eiro robežās. Paldies par sarunu. Nav par ko, lūdzu. Tātad sarunai pievienojas Sijā Oškalns valdes priekšsēdētājs Aigars Nitišs. Labdien! Labdien! Un mēs turpinām sarunu par atjaunojamiem energoresursiem, un šobrīd runāsim par koģenerācijas staciju, kas Sijā Oškalns tika uzbūvēta apmēram pirms gada. Mazliet pastāstiet par šo te projektu, par ieceri, un kāpēc tika pieņemts lēmums, ka tāda šeit ir vajadzīga? Mēs ar siltumapgādi esam nodarbojušies jau gandrīz 10 gadus pirms šīs stacijas izbūves. No ražošanas atlikušo siltumu esam diezgan veiksmīgi pilsētai realizējuši. Abas puses ir bijušas apmierinātas ar sadarbību, un līdz ar to, skatoties tos pieejamos atbalsta mehānismus, sākām iedziļināties jautājumā, un vienkārši tur sakrita vairāki nosacījumi kopā. Pirmkārt, pilsēta bija gatava ņemt vairāk siltuma daudzumu, viņai tas bija izdevīgi. Otrkārt, tātad bija pieejami Eiropas struktūra fondi, un treškārt mums pieejami, teiksim, izēju materiāli, kurināmais, kokapstrādes atlikumi, un vēl ceturtais, ka mūsu ģeogrāfiskais novietojums gana tuvu centrālajiem siltummezgliem un pilsētas katlumājai, un kā arī pašiem teritorijā bija vieta, to visu saliekot kopā, tā kā pats par sevi bija skaidrs, ka jāmēģina projekts realizēt, un, protams, iepriekš bija liels darbs pie izpētes. Galā lēmums tika pieņemts, projekts uzrakstīts. Mums tur ilgi negribēja apstiprināt to projektu. Tur dabūjām pacīnīties. Galā ekonomikas ministrija atzina, ka viņi bišķi kļūdījušies izvērtēšanā. Mēs tur tā kā savu pierādījām, projektu apstiprinājām. Un rezultātā pirmā stācija Baltijā. Kā ir veicies par šo gadu? Kāda, teiksim, ir pieredze, secinājumi? Gads ir nostrādāts. Ar šā mirkļa pieredzi varbūt drusciņi bišķi savādākas tehnoloģijas izvēlēties, jo
tieši ar pašu katla agregātu tur ir nedaudz problēmas, bet viņas visas risinās un viss tā kā notiek un viss tur kurās esam atraduši tādu optimālu darbības režīmu un optimālu, izēvielu, jeb kurināmo, kā tur samiksēt un viņu, pietiekami kvalitatīvu un pietiekami nedārgu tātad, samaisīt vai sajaukt, tā. Tā kā gadu esam nostrādājuši, viss kārtībā un viss iet tā kā bija plānots, varētu teikt. Un kāda ir jauda šīs koģenerācijas stacijas? Tātad uzstādītā degšanas jauda ir 6,7 megavati. No tā 5,5 ir siltumenerģija, ko mēs varam atdot tīklā, un 1,4 ir elektroenerģija. Tur pišķiet 10 daļas jānopaļo. Koģenerācijas stacijas atklāšanā jūs savā uzrunā sacījāt, ka jūs būsiet priecīgs, ja izdosies ar šo staciju samazināt siltumenerģijas tarifus pilsētām. Vai ir izdevies kaut ko šajā jomā ietekmēt? Samazināt tarifus nav izdevies. Savukārt, stacija pilsētai ir palīdzējusi nepacelt tarifus, kas, es domāju, nav mazāk svarīgi. Jo gāzei, kā zināt, cena ceļās, akcijas nodoklis ceļās, un tā rezultātā visas pašvaldības Latvijā, izņemot varbūt nedaudzas Ventspils, laikam bija, kas nav cēlusi tarifu. Un Jēkabpils ir cēlusi dziļi minimāli to tarifu, tik cik man liekas uz to akcijas nodokļa tiesu vai kaut ko. Bet katrā ziņā pieaugums ir ļoti nenozīmīgs. Un mēs automātiski pilsētā esam ar vidējo to siltumenerģijas cenu no līderiem pirmajā trīniekā esam kaut kur palikuši pa vidu Latvijā. Es domāju, tas ir uzskatāms rezultāts. Tā stacijā ir tā saucamais sintētiskās eļļas noslēgtās iztvaikošanas princips. Tā diezgan zinātniski un gudri skan, bet saprot, ka tas viss ir videi draudzīgi. Vai mazliet varat pastāstīt par šo principu un citiem darbības principiem un ar ko tad ir tā koģenerācijas stacija draudzīga apkārtējai videi? Tur pilnīgi visi cikli ir noslēgti. Ūdens patēriņa nekāda. Ir tikai kurināmā šķelda, ko mēs patērējam. Un vienīgais ir izmeši ļoti, kā lai saka, ļoti nekaitīgi vai ar ļoti labu nofiltrēšanu. Ir izmeši, kas aiziet gaisā. Viss pārējais cikls ir slēgts. Tātad eļļa riņķo, tāpat kā freons. Leduskapī riņķo un maina savu agregātu stāvokli, tieši tāpat. Tā silikona eļļa riņķo koģenerācijas stacijā un nepārtraukti tur maina savu agregātu stāvokli un griež turbīnu. Salīdzinot ar citiem darbības veidiem, ir tvaika turbīnas. Tvaika turbīnām ir milzīgs ūdens patēriņš. Jāražo ūdens, tur ūdens maina agregātu stāvokli. Tur ir lieli spiedieni, liels ūdens patēriņš, lieli apgriezieni, liels trokšņu līmenis. Krietni augstāka bīstamības pakāpe iekārtē un tā apmēram. Cik cilvēki strādā, lai nodrošinātu, šīs koģenerācijas stacijas darbību? Mums strādā 3 operatori, 4. Tātad vadītājs stacijas, kas arī aizvieto operatorus, lai tur tas darba grafiks tur ietu noteiktās, nepārsniegtu noteiktas darba stundas. Un vēl ir tur uz pusslodzi pieaicināts elektriķis, kurš uzrauga elektrosistēmu. Ja siltumenerģiju jūs pārdodat Jēkabpils pilsētai, tad kur tiek realizēta elektroenerģijas saražotā? Latvenergo tīklā, tas kā likumā noteikts. Un jums ir arī šis te obligātā iepirkums kaut kāds paredzēts uz jūsu, saražotajām jaudām? Jā, kā jebkurai koģenerācijas stacijai, tātad ir obligātais iepirkums. Un ko nozīmē obligātais iepirkums? Tas nozīmē, ka mēs esam saņēmuši elektroenerģijas ražošanas atļauju pēc konkrētiem ministru kabineta noteikumiem, kas bija spēkā tanī laikā.
Un atbilstoši tiem noteikumiem tur ir piemērojama formula, kur elektroenerģijas cenu aprēķina katru mēnesi, izejot no gāzes cenas. Un tā formula ir pilnīgi līdzīga kā jebkuram citam ražotājiem no atjaunojumiem resursiem. Jūs minējāt, ka ja uz šodien jūs iegādātos iekārtas, jūs izvēlētos mazliet citādāk. Sakiet, no kurienes jūs iegādājāties koģenerācijas stacijā iekārtas un teiksim, ko izvēlētos šodien? Tātad ir itāļu turbīna. Tas ir pasaulē lielākais un labākais ražotājs. Es nezinu tur par Ķīnu vai Ameriku, bet par Eiropu noteikti. Tieši ar pašu turbīnu vai ORC moduli pa lielam nav nekādu problēmu. Savukārt pats katls, viņš drusciņ īsti man izskatās, ka nav piemērots meža šķeldes dedzināšanai, respektīvi ar šķeldei ar lielu zemes saturu. Tur tā kā rodās kušņi un tā zeme, viņa tur bišķi audzē ciet katlu un acīm redzot, kurinot šķeldu ar lielu zemes saturu, vajadzētu būt kaut kādām savādākām gaisa cirkulācijas plūsmām pašā katlā, bet mēs strādājam kopā ar ražotājiem un mēģinam tos procesus mainīt, uzlabot, un es domāju, ka mēs tiksim galā arī ar to lietu. Un kādi ir nākotnes ieceres plāni šajā jomā? Kā jebkurai koģenerācijas stacijai, arī šitai problēma ir vasara. Tad, kad siltums paliek liekas. Pilsēta, rudenī, pavasarī, ziemā kopā ar Oršukalnu ražošanu spēja to visu siltumu tā kā efektīvi izlietot. Savukārt vasarā pilsēta ņem tikai 1,5–2 megavatus siltēm ūdeni. Vēl apmēram tikpat mēs tērējam savām žāvēšanas kamerām. Un sanāk, ka mums paliek apmēram vasaras periodā kaut kādi 2 līdz 3, atkarībā cik karsta vasara, megavati jaudas, tā kā brīvi. Ir doma vienkārši skatīties kaut kādu blakus ražošanu, kas varētu vasarā to siltumu enerģiju efektīvi izmantot, lai viņa tā kā nepaliek lieka. Jābrauc uz izstādēm, jāpēta, jāskatās, un es domāju, ka mēs spērsim kādu nākošo soli un uzliksim blakus ražošanu. Paldies par sarunu! Sarunai pievienojas SIA LA sistēmas direktors Edgars Lazdiņš. Labdien! Labdien! Un mēs sarunu turpinām par atjaunojamajiem energoresursiem, par vidē draudzīgu enerģijas iegūšanas veidu, un šobrīd tā būs saruna par siltumu enerģiju, ko iegūst no zemes ar siltumsūkni. Pastāstiet, kas ir siltumsūknis? Siltumsūknis ir iekārta, kas ir spējīga paņemt enerģiju no vides, kurai enerģijas termiskais potenciāls ir zemāks nekā šai gadījumā apkuras sistēmai. Lai tā būtu saprotami, ko es tagad pateicu. Tad, ja jūs dedzinat kādu fosilo kurināmo, tad tur degšanas procesā rodas temperatūra, kas ir daudzkārt lielāka par to, kas nepieciešama siltumapgādes sistēmai, un to ir ļoti vienkārši pārnest uz siltumapgādes sistēmu. Bet siltumsūknis, tātad, kā es teicu, ir spējīgs paņemt zemes temperatūras. Piemēram, šobrīd gruntī ir vai daži grādi plusā, vai varbūt jau tuvu nulli temperatūra, un tad no šāda, no vides, kam ir tik zema temperatūra, ir iespējams iegūt siltumu, viņu vēl nodzesējot zemāk nekā jau viņa ir patreizējā temperatūra, un iegūt tātad enerģiju mājas apkurei, vai karstā ūdens sagatavošanai. Tad pastāv vairāku veidu siltumsūkņi. Tad visizplatītākie ir tādi, kas iegūst siltumu no zemes.
Tas ir viens veids, un otrs veids, kas ir iegūsts no gaisa. Nu, mūsu klimatiskajos apstākļos es tā īsti nevienam nerekomendēju mēģināt iegūt siltumu no gaisa, jo tad, kad jums šis siltums būs visnepieciešamākais, tad viņš būs arī visnepieejamākais. Ja, bet tad atgriežoties pie siltuma iegūšanas no zemes, te arī var izdalīt vairākas grupas. Kā to var izdarīt? Tad vispopulārākais ir, ka zemē ir ierasts kontūrs, pa kuru lūst siltumnesējs, kas noteikti nav ūdens, jo tur temperatūras bieži nokrītās zem 0 grādiem. Ja? Tad nākošais kontūra veids, kas pastāv, ir zonde urbumā. Ja? Tad vēl kontūrus mēdz ieguldīt arī ūdens tilpnēs. Ja? Un vēl ir veids, ka ūdeni patiešo no urbuma dzen caur siltumsūkni un no tekoša ūdens tātad iegūst siltumenerģiju. Nu, tas ir īsumā par iekārtu veidiem. Kādas jaudas ir šīm iekārtām? Jaudas ir visdažādākās. Ir no dažiem kilovatiem, kas ir bieži vien pilnīgi pietiekoši nelielas un modernas un siltināts mājas apkurē, līdz pat 10 un 100 kilovatu, ko izmanto, nu, vairs ne jau privātu māju, bet sabiedrisko ēku, kaut kādu ražotņu sildīšanai. Ja? Tās iekārtas mūsdienās ir pieejamas, un ar katru gadu nāk jauni modeļi, kuriem lietderības koeficients ir arvien augstāks. Ja? Tātad vēl, ja mēs pieskāros lietderības koeficientam, tas tās ļoti būtisks iekārtu raksturojošais lielums. Tie, kas piedalījās pagājušajā un aizpagājušajā gadā atjaunojamo energoresursu programmā un pildīja dokumentus, tie zina, ka tur attiecībā uz siltums sūkņiem ir tāds koeficients COP, jā, tas gan ir angliski, tas nozīmē coefficient of performance, un burtiskā tulkojumā nozīmē nevis kaut kādu liederības koeficientu, kā daudz domā, bet izpildību koeficientu, un norāda pakāpi. Tātad, cik daudz enerģijas siltumenerģijas jūs varat iegūt, patērējot vienu vienību elektroenerģijas. Tātad, nu, piemēram, ja tas koeficients ir 4, tad patērējot 1 kWh elektroenerģijas, jūs iekārtā varat iegūt 4 kWh siltumenerģijas. Ja, un tad šie koeficienti arī nav jāuztver kā absolūts lielums, un ka viņi vienmēr ir tādi, kādi tiek uzrādīti iekārtu ražotāju dokumentācijā. Parasti viņi tiek parādīti pie visideālākajiem apstākļiem, kurus jūs uzstādat iekārtu savā mājā, varbūt nekad arī nesasniegsiet. Ja? Un ir ļoti būtisks faktors, ka šis koeficients jau nav atkarīgs arī tikai no siltumsūkņa vai vēl tur dažiem blakus efektiem, kā nepareizi izbūvēts kontūrs vai vēl kāda kļūda, bet ir ļoti atkarīgs no tā, kāda ēkā ir apkuras sistēma. Jo jebkurš siltumsūknis sasniegs vislielāko lietderības koeficientu, tad, ja viņš varēs strādāt ar apkuras sistēmu, kas spējīgi strādāt pie zemām temperatūrām. Tās parasti ir siltās grīdas, kurās bieži vien pietiek tā līdz 30 grādiem siltumnesē ielaist iekšā, ja jūs varat telpās nodrošināt komfortablu temperatūru. Sakiet, tradicionālā veidā, lai mēs iegūtu siltumu, ja, piemēram, mājās ir ierīkota kaut kāda apkuras telpa, tad mēs tur liekam vai nogles, vai pieslēdzam gāzi vai ko, kā darbinās, kā eksploatācija norit, kā cilvēkam, izmantot eksploatācijā šo siltumu sūkni. Tas ir sarežģīti? Vissarežģītākais ir visā šajā procesā līdz viņa uzmontēšanai un palaišanai. Pēc tam tur vairāk absolūti nekā sarežģīta nav. Viņam apkopes nav vajadzīgas, vienīgi tik daudz, cik tas attiecas uz iekārtas siltumtehnisko daļu, filtri, sūkņi,
kāda izpildu mehānismi, bet tā šīs iekārtas siltumsūknis, domāju, ir ļoti ilgmūžīgas, un viņiem ražotājs šobrīd jau dod 5 un vairāk gadu garantiju pašai iekārtai, bet kā liecina pieredze, viņas var nostrādāt 11 gadus un varbūt pat vairāk. Ja? Latvijā, protams, nav daudz tādu gadījumu, kur šie sūkņi būtu vairāk jau kā 10 gadus uzlikti, bet es no savas pieredzes zinu, ka manas kompānijas biroja ēkā apkure notiek no siltumsūkņa jau 6. sezonu, un nekādas problēmas nav bijušas. Viņi tikai jāieprogrammē, jāuzdod viņai uzdevums, programma pēc kādas strādāt, un tālāk nekad apkopa vispār nav vajadzīga. Vienīgi jāmaksā par elektrību. Parasti pilsētā pie cilvēku, teiksim, privātajām mājām tie zemes gabali nav lieli, kur katra pēda tiek kaut kā, pēc iespējas racionālāk izmantota. Cik tad plaša teritorija ir vajadzīga šim siltumsūknim no zemes, un vai tad kas tur var būt virsū zālājas, vai it ir nekas tajā vietā, kur tas siltumsūknis ir ielikts? Jūs runājat par vietu, kur ir ieraksts kontūrs? Jā, tieši tā. Tā, tas laukums ir atkarīgs no jaudas, ko mēs vēlamies iegūt, no grunts īpatnībām, cik spējīga viņi ir pārvadīt siltuma enerģiju. Tie var būt no parasti tādai nelielai vidusmēra dzīvojamai mājai no kaut kādiem 500 kvadrātmetriem un vairāk, bet, protams, ja jūs lielāk to kontūru ieraksiet, jums lētāk apkura izmaksās. Tas ir tāds likums. Eksploatācija ir bez termiņa, ja pēc kāda laika ir jāatrod cits zemes laukums, kur kontūru ierakt. Ja viņš tur tā mūžīgi ierakt, viņš arī tad to enerģiju ņem. Jā, tur nekas sabojāties un ieskāpt vai ierūkt nevar. Un izbeigties tā enerģija arī nevar. Jā, par enerģiju nevar izbeigties. Ja nav ierakts kaut kādā ēnainā vietā vai ierakts pārāk dziļi vai kādas citas anomālijas, tad tā enerģija vasaras laikā atjaunojas. Jūs apkuras sezonas laikā zemi, protams, atdzesējat uz pavasari. Smagākajos gadījumos var gadīties, ka tur jau ledus ir apkārt zemes kontūra caurulēm, bet pavasaru tas atklūst, zeme uzsilst un rudenī jūs atkal varat sākt ņemt siltumu no jauna. Cik populārs ir siltumsūknis, cik bieži cilvēki izvēlas, teiksim, savās mājās tādu izvietot, un vai tas ir iespējams pie jebkuras ēkas, arī pie daudz dzīvokļu mājas? Principā, jā, tas ir iespējams, bet tikai jāņem vērā, vai jums ir vieta, kur ierakt kontūru vai kāds cits avots, no kura paņemt šo siltumu enerģiju. Ja? Tālāk, kā jau es minēju, ēkai ir jābūt atbilstošai siltumapgādes sistēmai. Tad vislabāk, ja tā ir grīdas apkure. Jā, protams, ja tas nav iespējams, var likt radiators, bet tad arī ir jāsaprot, ka viņiem ir jābūt daudzkārt lielākiem nekā tiem, kas ir domāti priekš parastiem katliem, kurus ar fosilo kurināmā kurina. Ja cilvēks izdomā, ka viņš vēlas, teiksim, šādu apkuras veidu, ar ko ir jāsāk? Piemēram, māja varbūt jau ir uzbūvēta pirms 100 gadiem, kā Jākaplī. Daudzas ir sena dzīvojamā māja, nav tās siltās grīdas, bet ir doma, ka varētu izvēlēties siltumsūkni. Tad ar ko būtu jāsāk cilvēkam? Kādi ir tie pirmie pareizie soļi, lai saprastu, vai viņa īpašumam var vai nevar? Tad būtu jāgriežas pie kāda no speciālistiem, kas ar to nodarbojas, lai izvērtē gan šo ēku, gan iespējamos siltuma ņemšanas avotus. Jā, bet, protams, jārēķinās ar diezgan nopietnām investīcijām, kas neatnāks ne vienā gadā atpakaļ, ne 3. Jā, bet ilgtermiņā tas, protams, var atmaksāties, ja mēs salīdzinām ar kādu dārgu kurināmā veidu. Jā, tad šī atmaksāšanās arī ir. Viss ir atkarīgs no tā, ar ko jūs salīdzināt. Jā, ja jūs salīdzināt ar to, ka jūs kurinat malku, kur jūs pats gatavojat savā mežā, tad es varu droši apgalvot, ka jums nekad neviens siltumsūknis neiznāks lētāk. Ja jūs salīdzināt ar sašķidrināto gāzi, ar dīzeļdegvielu, vai pat nebaidos šī vārda teikt, ar pilsētas centralizēto apkuri, tad tomēr var gadīties, ka tas siltumsūknis jums iznāks lētāks. Ja, bet to vajadzētu kādam speciālistam vienkārši izrēķināt.
iegūt šo aprēķinu ceļā, saprast, vai ir vispār kaut kāds ekonomisks pamatojums tam, ko jūs vēlaties darīt. Kas ir jūsu uzņēmuma klienti galvenokārt? Mūsu uzņēmuma klienti ir gan privāti personas, gan uzņēmumi, gan pašvaldības. Visplašākais klientu loks. Un tās investīcija apjoms kādā amplitūdā tad svārstās, lai izvietotu siltumsūkni? Ar kādu summu jāsāk rēķināties? Principā paša iekārta bez ēkas apkuras sistēmas, ja siltumsūkņa iekārta ar kontūru, tad ir neliela mājai sākot no 6000 latu. Ja jūs varat atļauties šādu summu, tad ir vērts par to sākt domāt. Ja tā māja ir lielāka, tad, protams, šī summa arī palielinās. Ja siltumsūknes izmaksā samērā dārgi, ja ir, veidi, ar ko mēs varam salīdzināt, piemēram, ar malkas apkuras sanāk lētāk, tad kādi ir galvenie ieguvumi? Kāpēc tomēr būtu jāizvēlas siltumsūkni? Ja viņš nav nedz lēts, nedz arī, viens no visizdevīgākajiem varbūt. Varbūt viņš ir vidēji visdraudzīgākais. Vidēji. Ja mēs tā paskatāmies uz to, ka viņš nerada kaitīgos izmešus, tad mēs noteikti varam apgalvot, ka viņš ir 100% vidēji draudzīgs, bet no otras puses, ja mēs padomājam, ka tomēr viņš patērē elektroenerģiju, kuras ražošana bieži vien nemaz nav tik vidēji draudzīga, tad tā tīri nav, ka viņš ir ļoti, pilnīgi nekaitīgs vidēji. Ja? Bet par šiem ieguvumiem, kāpēc izvēlās, pirmkārt tas ir komforts, ka jums absolūti nekas nav jādara. Ja? Ņemot vērā to, ka pēdējā laikā daudzos reģionos ir bieži elektroapgādes pārtraukumi, un ne jau uz vienu dienu vai divām, bet pagājušo gadu pieredze rāda, ka uz nedēļu un divām, ja, tad šādās vietās uzlikt siltumsūkni, ja, kuri bieži elektroenerģijas piegādes pārtraumi, ja, tā būtu pašnāvība. Ja jums ir tikai siltumsūknis un nav nekāda cita veida, ar ko māju kurināt. Jā, bet pilsētā, kur principā nav problēma ar elektroenerģijas piegādes drošumu, jā, to var darīt, un tas ērtums ir pati galvenā priekšrocība. Jā. Sakiet, vai ir gadījumi, kad varētu būt arī kādas negatīvas sekas no siltumsūkņa uzstādīšanas? Kopumā ņemot negatīvu seku, nav vienīgi tas, ka jūs nevarat gurķus un kartupeļus virs tā kontūra audzēt, ja tas ir zemē ieraktais kontūrs, bet ir viens kontūra veids, par ko es minēju, kad ūdens tiek ņemts no urbuma un atdzesēts, sūknēts atpakaļ citā urbumā. Ja, te es savā pieredzē esmu saskāries ar vairākiem gadījumiem, kad tādā diezgan plašā, salīdzinoši plašā apkaimē ap šādām vietām, ap šādām mājām dzeramais ūdens visu apkārtējo iedzīvotāju akās saduļķojas. Viņā parādās arī tur dažādi organiskie piemaisījumi, ja, un viņš dzeršanai kļūst gandrīz nelietojams. Ja, un es pat zinu gadījumus, ka tad, kad apkārtēji iedzīvotāji saprata vienā šādā reizē, kas ir pie vainas tam, ka viņu akās ūdens vairs nav dzerams, ja, tad šis siltumsūkņu īpašnieks bija spiests pārur turbumus ļoti dziļi, un viņam tas izmaksāja tik daudz, ka ja viņš būtu sākumā ar to rēķinājis, es varu darīt, viņš noteikti nebūtu pat neko tādu uzsācis, ja, nebūtu šāda veida kontūri ierīkojas. Kā to var paredzēt? Kā, no šādām kļūmēm var izvairīties laicīgi? No šādām kļūmēm var izvairīties tikai iesaistot cilvēks, kam ir pieredze šādu lietu realizēšanā, ja? Jo realizēt tur 1-2 objektus nekad nevar uzkrāt tādu pieredzi, lai varētu paredzēt visas blakus efektus un
kaut kādas nevēlamas sekas. Jūs jau minējāt, ka Latvijā nav piemēru, kad kādā vietā būtu siltumsūknis 10 gadus. Tātad tā ir pavisam jauns piedāvājums, pavisam jauns, teiksim, enerģijas ņemšanas veids. Kāda šajā nozarē tad ir tie perspektīvā nākotnes plāni, ieceras, vai, teiksim, kā jūs redzat, kā šī nozare varētu attīstīties Latvijā, Jēkabpilī? Tā, es neteicu, ka nav piemēru. Es teicu, ka to piemēru ir ļoti daudz, tāpēc tādu plašu analīzi mēs nevaram uztaisīt uz šiem dažiem piemēriem. Tātad par enerģiju runājot, ja mēs domājam kā enerģiju siltumapgādē, visu izšķir cena. Katrā konkrētā brīdī vienkārši ir jāsaprot, ar ko mums ir lētāk kurināt. Tagad, piemēram, elektroenerģijas cenas paceltos par kādiem 10% vai vairāk uz 10% vai vairāk kārtīgi, tad, protams, es te neaģitētu un neteiktu nevienam, ka vajag tos siltumsūkņus likt, jo tas tad būtu jau ļoti dārgi. Tad viss izšķir nauda, cik jums kaut kādā konkrētā periodā izmaksās apkuri. Tikai es domāju, ka tas ir vienīgais nosacījums. Jūs uzmanībai skanēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, izmantojot klimata pārmaiņu finanšu instrumentus, finansēts rēdījums, sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīca efekta gāzu emisijas samazināšanas nozīmi un iespējām, jeb dzīvo videi draudzīgi. Un uz sarunu šodien mēs bijām aicinājuši Latvintu un Neretas dzirnavu projektu vadītāju Viktoru Krastiņu, Ožukalnes valdes priekšsēdētāju Aigaru Nitišu un LA sistēmas direktoru Edgaru Lazdiņu. Uz sadzirdēšanos jau nākamajā 2013. gadā. Izskanēja raidījums Dzīvo videi draudzīgi, kas tapis ar klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu.